Vispirms jau atļaujiet pateikties man par silto uzņemšanu, lai arī, diemžēl, esmu starp lūgtajiem viesiem. Esmu atnācis savam draugam līdzi, kurš mani paaicināja. Netīk man atrasties te bez kādām dāvanām. Varbūt kāds ir dzirdējis, es mēdzu sarakstīt dziesmas. Tādu šodien tieši jums, Līga un Līgavaini, tepat uz vietas, esmu sarakstījis kādu patiņu. Stāsti manim Daugavējam. Gauja jau neciet klus. Kur aug mana Līgavina? Vai tā drīz jau liela būs? Ciemi mūzikāti, lūdzu, šim te ļoti piemērots mēlīšu, pasatos ar veidu. Visi aicināti dziedāt līdz. Jā. Nu, bet, protams, visiem, kas šeit ir klātesoši, atļauts izmantot šo dziesmu un dalīties pēc saviem ieskatiem. Ticiet man, šī jautā dziesmiņa pavisam drīz tiks un kļūs par tautas dziesmu. Tev labi sanāk. Kas jums būtu? Tu tiešām manis nepazīsti? Piedodiet, ja tas jūs aizvaino. Nes sveiciens no mīļās mātes. No viņpasaules! Tā laikam būšu pārstrādājies. Ieskaties mani. Atceries viņas stāstus, kuros tev reiz tā patīk klausīties. Tu tiešām man kādu atgādini. Tu esi Lačausis? Atpazini gan ko? Dīvaini, tu izskaties tā kā mazliet tāds... Tu nepriecājies mani satikt? Kā nu ne? Es vienmēr esmu gribējis tev līdzināties. Tu esi kā mana sirdsapziņa. Vēl vairāk, tu esi mans varonis. Nepārspīlē, nu. Tu esi varonis. Tev jau līdzsāties mani tā. Es nevaru. Bez tevis nevaru. Es esmu tikai pasaku tēls. Tev man jāpadara dzīvi. Bet kā? Un darot to, ko proti vislabāk. Ko vēl es protu? Tu to rakstīji. Skaisti paust labas domas. Kādēļ es? Jo tu kā neviens pārzini savus tautas teiks un pasakas. Tev būtu Latvijas lītenis. Tu proti svarīgas lietas ietērpt skaistos vārdos. Tevi ieklausās. Kas man jādara? Raksti. Raksti par mani. Lai visi mani iepazītu un sekotu mani. Es nezinu, Lāčaus, es varu tikai mēģināt. Ceļš nebūs viegls, tas nebūs arī īss. Tev no daudz kā nāksies atteikties. Daudz ziedot. Tev pašam jākļūst par varoni. Nezinu, vai es spēšu. Es vienmēr būšu tev līdzās. Dosimies mājās, rīt uz jaunu darbu, uz vecpievaldes pusi. Dodamies mājās, dodamies, jā. Dodamies.
Jā. Priecājos redzēt pazīstamas Vīļas sejas. Esmu aicinājis un vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu jauno mērnieku, Andreju Pumpurakungu. Viņš pie mums ir ieradies pavisam nesen un pagodināja mums šodien ar savu plānu. Paldies Namatēvam par siltiem vārdiem. Gribēju vien bilst, ka es neesmu mērnieks vien. Daži no maniem dzējoļiem jau ir publicēti Baltijas vēstnesī. Diemžēl tā kā ielūgumu saņem pēdējā brīdī, es nepagūlu sagatavot dāvanu. Tad, atļaus Daļai Elīzei uzrakstīt apsveikuma rindas dzējā. Kā jau smalki piedienās tās rakstīts vācu. Nē, bet ja kāds nesaprot šos es nolasīšu latviešu valodā. Es sveicu jūs un vēlu daudz prieka šodien jūsu dzimšanas dienu. Un katrs jaunais rīts austot, lai ierauga jūs allaž laimē. Lai liktenis jums dod šai dzīvē skaistāko balvu. Un kā pavasaris kaisa ziedus mežā un laukā, lai ikvienam būtu prieks. Tā arī, lai jūsu ceļā, kur vien neiedzied pavasara ziedu. Skaistākās tad es gribētu sameklēt un no tām jums uzpīt vainadziņu. Tām jābūt rozēm un līlijām un arī mazai neaizmirstlītei. Tas jums par piemiņu no Andreja. Brīnišķīgi, Pumpurakungs! Līzei vēl neviens dzejoli nav veltījis, un tādai jaunai dāmai tas ir liels gods no tāda smalka kunga. Jūs man glaimojat, es tā niekojos, bet atzīšos, kā man arī lieli plāži. Es ticu, pie jums izdosies. Pešinieks. Neblendz uz viņa tā kā uz tādu kūkas gabalu. Visi pešinieki ir pliki, kā tikko dzimis bērns. Bet viņš ir mērnieku palīgs. Kas tas par darbu? Paskaties uz viņa rokām. Baltas, kā tikko slaukts piens, nedomā. Lūdzu, beidz. Beidz, mēs tikko kā esam pazīstami, un viņš man ir par vecu. Vīrietim jau tas nav nekāds vecums, vajag būt prātīgākam, lai par sevi var parūpēties. Bet ne jau šis. Un ne arī tas piena puika Matīs. Man beidz, mēs esam tikai draugi. Tad nav, ko ar tādu draudzēties. Pumpurakungs, izstāstiet mums, kas pasaulē notiek. Visur jau līdzīgi. Inteliģence mostas, latvieši sāk apzināt savu varenību. Nē, kāda politika manā dzimšanas dienā? Līzei taisnība. Šī ir viņas diena. Jā, paldies, tēti. Pumpurakungs, labāk pastāstiet mums par savām tālākām nākotnes dzejiskajām iecerēm. Pantiņi mums padodas ļoti labi. Tie visi pantiņi, kas līdz šim tapuši, tie vairāk tā rokas un galvas vingrināšanai, bet jāatzīst man tiešām tas liels un nopietns padomā. Patiesi? Padalieties? Jā, to īsti man nevar tā visiem stāstīt. Iesim, apstīsimies, kas ar tiem pīrām. Tūlīt pešinieks sāks lielīties, ko? Dārgie draugi, man ir lieliska doma. Mēs visi varētu doties ārā pikoties. Jā, Orvī, doties pikoties. Lieliski, to pa priekšu. Atļauciet, lūdzu, mazliet. Jā. Pastāstiet par tām savām nākotnes idejām un iecerēm. Man tiešām interesē. Es esmu uzaudzis ar latviešu tautas teikām un pasakām. Mīļā māte man tās allažas stāstīja. Mīļā māte? Jā, kāda veca radiniece, īsta dziesmu mācelīte. Piedodiet, es pārtraucu stāstīt. Tas teiks un pasakas man ir tik ļoti ietekmējušas, kā arī latviešu tautas nevarība un bezspēcība. Man folkloru gribās saulītē celt un tautu sapurināt. Es visu laiku domāju, ko lai tādu izdara, kā lai apvieno šīs divas lietas. Kāds būtu iespējams? Es gribētu būt Latviju tautas tradīciju turpinātājs. Es gribētu būt tās varonības un spēka nesējs. Es gribu uzrakstīt kaut ko tādu nopietnu, ietekmīgu, lai visi latvieši lepnībā paceltu galvu, varbūt pat ķertos pie ieročiem un atbrīvotos no kundzības. Es gribu uzrakstīt kaut ko tik ļoti nopietnu, kas citām tautām jau izsens ir, bet mums vēl kaut kā nav radīts vai radies. Jūsu mērķis patiešām ir cēls un liels? Jūs esat
tik skaista, kad uz mani tā skatāties. Jūs man mulsiniet. No patiesības nav jāmulst, un es nekad nemulstu. Nekad? Nekad vismaz cenšos. Katrā ziņā ne cilvēkiem tas mani ļoti dara. Mēs tikko kā esam pazīstami. Jūs par daudz atļaujaties? Tas nekas, to var viegli labot. Es jūs uzaicinu uz pastaigu. Man ir stingra māte. Un jūs viņai it visā klausāt? Jā, gan. Nu, es esmu laba meita. Žēl. Kā tā? Tad jau man nekas cits neatliks, kā jūs nolaupīt. Jūs kļūstat rupšs. Es vienkārši cenšos jūs savaldzināt. Acīm redzot, neveiksmīgi, kā šķiet. Neveiksmīgi gan. Ziniet ko? Man ir tā, kurš šaks nemaz nevar savaldzināt. Kurš katrs? Es neesmu kuršākos. Bet man ir tīkums jūs šķēkums. Tiešām? Es neatgrīšos. Jūs nokavējāt visu jautrību. Arī mums bija Par jautrība. ko tad jūs runājāt? Par mākslu. Tikai vienīgi par mākslu. Un par dzēju. Viesi tikām iztikojās un tāds lapi nevēlēdamies nākt iekšā aizgāja visi māju. Žēl. Ziniet, man gan es esmu nogurusi un Andrei Pupurkungs jau arī teicās, ka viņam laiks iet. Notiesas. Ir jau vārds. Un paliek augstās. Labāk doties māju tūlīt kā. Nu, ja jau mani tā patriec. Es jokoju, skolotāji. Paldies par silto uzņemšanu. Paldies. Elīze, es ceru uz drīzu tikšanos, un ka jūs kļūsiet pret mani mazliet laipnāk. Paldies, Pupurkungs. Vislabāk. Vislabāk. Tas patieši vairs nav izturams. Nu, cik ilgi kāds kungi diktēs, kas mūsu bērniem mācās skolā? Es arī to nesaprotu. Tikai mēs paši labāk zinām, kas mūsu bērniem ir vajadzīgs. Nu, kas vispār to varēja iedomāties? Izņemt vēsturi no mācību programmas. Tu tiešām nesaproti. Ja tautai nav pagātnes, tai nav arī nākotnes. No. Vēl labāk, ja nelieši uzskata, ka folkloras nav un nav arī nepieciešama kā vēl. Kurš tad to saka? Paskaties, ko tas vācu izdevies Jordāns rakstā. Ir tikai 4 etniskas tautas. Grieķi, ģermāņi, indieši un persieši, kādiem ir un var būt tautas epos. Kādi klāji mēli. Var derēt, ka tas ir vienīgais, ko savā mūžā lasīt. Andrei, neuzvilcies, tikai neuzvilcies. Tu taču zini, ka tu ir daudz vairāk. Bet tu saproti, viņš noliedz par pašu iespējību, ka mums tas tāds varētu tā. Man šķiet, patiešām tu pārspīlē. Tas ir tikai viens teikums no visa. Viņš to uzsver gandrīz visos savos darbos. Esmu lasījis vismaz 4 no viņa skridolējiem. Lai nu viņš arī tā uzskata. Mēs taču zinām, ka tā nav patiesība. Tieši tā. Ka es te stāvu. Tā. Šis ir mans izaicinājums, un es to pieņemu. Es viņam sagatavošu tādu atbildi, ka viņš nobālies. 4 etniskajām tautām es pievienošu 5. Latviešu leišu tautu. Jā, to es saprotu. Tā ir apņemšanās. Tas ir riktīgi. Tu varētu kaut ko saliet. Noteikti. Nu, tieši tā, lai viņš ir pie valda. Kungi. Nu tad, to galvenais parāda, ka mācu nekrietni, ali mūsu koļspējīgs viens kārtīgs, nokaitināts latviešu dzejnieks. Lai izdodas! Mani kungi, Jā, šajā pirmajā latviešu dziesmu svētku gadā es svinīgi solos, ka uz nākamā ies gaisā tautas epos, kas tapis no latviešu tautas teikām un pasakām. Tas tik ir kovēts. to saproti, Andrej. Šitais mums ir vēlreiz jānostiprina. Noteikti.
tā apņemšanās. Es jau vairākus gadus pazīstu Andreju, un es pilnīgi saprotu, ka viņš to izdarīs. Viņš jau šobrīd ir tāda apkārt staigājoša pasaku vāca. Nu, tad jau vai tikai tā staigājoša pamatīgo vācu tā riktīgs sapurināt un sapratot visu setīgi lūgtiņiem. Šis Jordans man ir tikai iededza spītu un nostiprināt pārliecību, ka man tas ir jādara. Atzīšos, kungi, ka man ir šādas domas jau dzīvo sen. Man pat ir aizsākt tāds neliels dziedājums, ko plāno ielikt kopējā darbā. Kas tieši? Tas vēl ir tikai uzmetums tādam lielākam dzejojumam. Šobrīd es nolēmu viņu nosaukt par Dieva landābu, bet man tur vēl ir daudz neskaidrību. Paklausies, varbūt mēs varam palīdzēt, ko? Piemēram, es nesaprotu, kādā aizjūgā katrs dievs uz to landābu dosies, par ko viņi tur spriedīs, un kāds tad gala beigās tai sapulcē būs iznāk. Pagaid, Andrej, šajās lietās tu pats esi vislielākais speciālists. Tu tev ar sevi jātiek skaidrība. Pagaidiet, draugi, manuprāt, tas landāks latviešu zemnieku mēlē būs par neizprotamu, vai kaut ko vienkāršāk. Kaut vai, teiksim, dievu sapulce. Jā. Dievu sapulce? Nu kā tad? Dievu sapulce? Jā, Dievu sapulce. Dievu sapulce. Man šeit jau daudz dažādu ideju un domu pierakstīs. Vienīgi neatrod laiku, kā visu salikt kopā. Jā, jau ir domas un idejas. Tad kādā brīvā brīdī tu noteikti to saliksi kopā. Tieši tā, Andrej, es ticu, ka tev viss izdosies. Ja jau tā teikt, vācu centieni nespēja iznīcināt tavus pēdējos dzejojus, un nav mazinājuši tavu rakstīt gribu. Tā tici man. Gluži pretēji. Tie nelieši to ir tikai stiprinājuši. Man patīk tavs noskaņojums. Šito vajag apdzīvot. Andrej, tici man, par taviem dzējojumiem runās vēl pēc 100 gadiem. Ja vai pat pēc 150, vai ne? Tieši tā. Nu jūs gadi, pēc 100 gadiem, ak Dievs! Lai pēc 100 gadiem runāt, nu taču sākumā ir jāuzraksta. Tieši tā, uzraksti! Jā. Citādi tev būs jānovāc līdzinieki. Kungi, kāds man tagad ir kauns? Par ko tu, Andrej? Ka tik ilgi dzējoju vācu mēlē, ka nenovērtēju savas tautas skaistumu un bagātību. Andrej, beidz. Mēs nevaram izmainīt to, kas ir bijis, taču mēs varam ietekmēt to, kas vēl būs. Tu uzraksti to savu gara darbu. Un tici man, brīdī, kad tas tiks nodrukāts, tu būsi izlīdzis ar savu sirdsapziņu. Jā. Domā par mani, domā. Domāju dienu, ik stundu, ik mirkli. Aizmirst visas sīkās ikdienas lietas. Tikai tā es varēšu tapt. Tikai tā es varēšu piedzīvot. Jo tu esi es un es esmu tu. Kopā mēs būsim mūžīgi. Mani kungi! Tā, Andrej! Dodamies pie miera, lai rīt skaidru galvu varam ķerties pie jaunu darbu darīšanas un labākas pasaules radīšanas. Labi teikts. Asinām rakstāms palmas uz jauniem panākumiem. Kungi, pagaidiet mani! Vai droši zini, ka viņš atnāks? Protams, šī būs pirmā vieta, kur viņš atnāks pēc tik ilgas prombūtnes. Tas viss bija pateikts viņa pēdējās vēstulēs.
Tu par viņus tik pārliecināti, lai gan vazājas deguna bija 6 gadus. Es nevazāju. Es vienkārši nedodu tiešas atbildes viņa jūtām. Tev viņš nemaz nepatīk? Man patīk pat ļoti. Bet kā lai es zinu, ka viņš ir tas īstais un vienīgais? Bet Matīs? Matīs ir labs draugs. Uz viņu es esmu droša un pārliecināta, ka viņš mani gaidīs mūžīgi. Izklausās, ka tu par viņu smēji. Nē, mazāk ne, bet nu paskaties uz viņu tik pieklājīgs, mierīgs, tāds der tikai draugam, bet ne mīlniekam. Uz ko tu ceri? Tu esi atradījis tik daudzus, ka nepaliec vecās. Nieki! Tie, kas patīk man, netīk manai mātei. Un tie, kas patīk manai mātei, man riek. Ar māti strīdēties netaisos, tad es vispār labāk nevienu pie viena. Un turklāt, man patīk tā vīriešu uzmanība, vēstules. Saproti, uzmanības. Kad es apprecēšos, man tā visa vairs nebūs, un es gribu to izbaudīt, kamēr man ir tāda iespēja. Nu, tu esi dūla, tā neviena nedara. Es daru. Ja Pumpurs lūk šodien dosi viņam cerību? Es nezinu, kā sarunas raisīsies. Turklāt, neilgdams gaidējās Pumpura vēstules saņemšanas, es tā kā nejauši kaudzītes Matīsam cerības dāvāju. Ne gluži. Kādēļ? Saproti, Pumpurs ir skaists, iznesīgs. No viņa dzirkstī enerģija un kaisla. Bet viņš par visu visaugstāk sev ceļ tēvzemi, sievieti paliek kaut kur malā otrajā plānā. Es tur negribu stāvēt. Kā tu to domā? Nu, pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, es domāju, viņš beidzot neņems prātā manu uzpūtīgo vērsumu, ledus augstumu un saņems drosmi un nosklustīs mani. Ui, nu tu gan. Un ko tad viņš? Nu, ko viņš sāk stāstīt, kā viņš grib ar dzēju ieviest tautā lepnumu, sacelties pret vācu kungiem un tā tālāk. Kāds pazemojums? Jā. Un turklāt skaties, šeit ir Andreja Pumpura vēstules man, kur viņš man kārtējo reizi, nu, it kā bildina. Un viņš tur raksta, redzi, lai es pārdomātu savu izvēli, jo viņš negrib man grūtas dzīves. Un tāpēc es domāju, labāk mierīga dzīve ar Matīsu nekā mūžīgs nemieris ar Andreju. Bet pati teica, ka māte Matīsu nīst. Jā, nesaprotam iemeslu dēļ, iedomājies. Vienu dienu māte atrada Matīsa bildi manā grāmatā, manā istabā. Zini, ko viņa izdarīja? Abas acis nabagam izdūra. Vai man dieniņ. Un es pateicu, Matīs vai neviens. Nu, tā jā, vakarā arī Matīsam solījos. Bet tev uz Andreju acis tā vien mirdz. Mātei jau Andrejas arī nepatīk. Bet es domāju, ka viņa ļaus man iet pie viņa, kad tik es netieku Matīsam. Bet tad tu iesi pie Andreja? Tu iesi pie Andreja? Tu iesi pie Andreja? Ko tu ticini mani visu laiku? Protams, ka es iešu pie Andreja. Es tikai gribu, lai viņš pārcīnās par mani. Es esmu izlēmusi. Dziesmu svētku vakarā. Es teikšu viņam jāvārdu. Cik skaisti. Viņš nāk neko. Nē, pagaidzi, paslēpšos te vārdi, bet tev tā un puiši ticināt. Nu, labi, var arī tā. Labdien, daļais zieds. Diena laba. Tas jums. Paldies. Vai šajā galā dziesmu svētkiem viss ir sagatavots? Jā, mēģinājumi noteikti pārvakars. Vai arī jūs izpildīsiet kādu solo dziesmiņu? Solo dziesmas ir tikai man. Nu labi, viena arī manai radniecei Edvei. Edei? Es tādu pazīstu. Lobu, Ede, jūs reiz tur bieži dziedināties, kā runā. Atceros gan tā mazā meitenīte. Jā, viņa mēdz spēlēt klavieres un bija skaista balss, jā. Maza meitenīte izaugs par jaukuns, par skaistu jaukuns. No, nedomāju, ka kāda skaistumā varētu pārspēt jūs. Atkal saldi vārdi. Bet kur darbi, kas pierādīja jūsu pieķeršanos? Par saviem nodomiem es jums rakstīju vēstulē. Tagad es gribētu dzirdēt atbildes. Kādas tieši? Tur diezgan daudz jautājumu tika uzdoti. Es jau mums no nemokiet mani lūdzu, vai man ir kādas cerības saistīt savu mūžu ar jūs? Cerības ir vienmēr. Tikai jāiet uz mērķi. Tātad? Man jums jāatvainojās, ka es jums tā nevaru uzreiz atbildēt. Vienkārši neiedu pēc jūsu pēdējās vēstules saņemšanas, es tā kā nejauši
Kaut cits Matīsim cerības dāvāja. Nu, negluži, bet uz to pusi viņš jau kā nopietns cilvēks visu nopietni uztver. Jūs man salaužat sirdi, tātad man nav cerību? Nē. Cerīgs ir vienmēr, es teicu. Matīs ir mans draugs. Es nevaru viņam stāties ceļā, ja reiz jūs tādu izvēli esat izvēlusi. Ja pārdomājat, uzrakstat kaut vienu rindī, un es būšu klāt. Tiksimies dziesmu svētkos, tur mums noteikti izdosies labāk parunāt. Tu esi skaista, bet augsta. Tu spīguļo kā spīdaliņa, bet tava mēlīte ceļ kā asmens. Nu, ko tu izdarīji? Ko tad? Tu viņu pazemoji, acīs pateicis, ka solījies citam. Atņēmis mazāko cerību. Pagaid, es teicu, ka cerības ir, lai viņš pacīnās. Ja nu viņš padodas, tad man tādu nevajag. Pako, tiešām bija par skarbu? Noteikti. Viņš aizjāja bāls un sagrauc. Nekas. Es atbūšu atbēju, un tu redzēsi. Vai es neesmu Līza Rātmindere? tu esi traka un es tevi abrīnoju. Labi, mums jāsviet. Es nedrīkstu kavēt nevienu mēģinājumu. Man jānodzied savu daļu vislabāk. Nu, vismaz Latvielogā tu esi labākā dziedātāja. Skrienam. Skaists vakars. Jā, pasakiet, jā. Neticam, ka svētki beigušies un rīt jau jādodas mājās. Viss labais beidzās varētu. Man arī tā šķiet. Jūs nesals? Pumpura kungs, no kura brīža tad jūs tā man uz jūs? Piedod samulsu, kā es izaugusi tik skaista. Ko jūs? Vai tu vēl spēlēt klavieres un dziedat dziesmu? Reti, nav vairs kas klausās. Tad pilnīgi manis tiek. Es tā neteicu. Bet tu nojūs. Ko jūs atļaujaties? Es negribēju nodarīt pāri. Es apsolu nekad dzīvē, es tev nedrīkšu pāri. Es zinu, ka jūs toreiz nolāpījāt manas notas. Nolāpīta? Tas gan izklausās pēc gramatīgas nosūdzības. Es nedomāju tā, bet gan paņēmāt un pārtulkojāt. Tu vēl atceries pēc? Jā. Nosēm. Nē, es nevaru. Tur taču tādu vārdu, ko nevar nevienam tā teikt. Reiz tu man to dziedāji. Nu, tad tā bija vārds, ka man bija tikai 14 un es vēl nezināju, ko tie vārdi nozīmē. Tad esi nozīmējuši. Vienalga man. Es zinu viens no dzīvo, kas uzticīgi mīlē mani. Lai citi zaimo, tas man laimo. Vienalga man. Jūs to skaitāt tā jūs? Piedod, es negribēju tevi izbiedēt. Viņa gribēja, lai zini, kā jūtos, kad vēlos tevi. Jūs patiešām man biedēja. Nu, ir brīnišķīgs vakars, un man likās jauks mūsu sarunas un visu šīs svētgadienas, bet man nu jāiet. Ei, tu patiešām vēl esi bērns. Tev nevajag mani tik tieši uztvert. Es taču esmu dzējnieks, un sevi vien pa īstam tā var caur dzējoļiem izteikt. Es tev noteikti kādu uzrakstīšu. Mani dzējoli? Nevienu vienu. Es vēl daudz ko gribu sasniegt literatūras laukā. Zini, kad runāju ar tevi, man aizmirstās, ka esi vēl bērns. Man liekas, ka var runāt ar tevi par visu. Es neesmu bērns. Piedod, tiešām, tu esi izaugusi par jaunu, skaistu sievieti, īstu jaunu. Man jāiet. Nē, uzklaus. Man ir kāds sapnis, liels sapnis. Es visu mūžu kopš bērnības esmu lasījis latviešu tautas teikumus un pasakas. Esmu lasījis citu tautu eposus un domājis, kādēļ gan mums tas tāds nevarētu būt. Es negribu rakstīt tikai peršiņas, es gribu uzrakstīt kaut ko lielu, kaut ko nozīmīgu, kaut ko tādu, kas visiem latviešiem iespiestos
Jūs gribat kļūt nemirstīgs? Ja tu tā to saki, tad laikam gan. Un kas tas būs? Jūs man atklāsiet? Jā, tev es to varu. Tas varbūt izklausīsies mazliet augstprātīgi, bet es gribu uzrakstīt latviešu tautas eposu. Tautas epos? Tas patiešām izklausās iedomīgi. Un kādēļ gan ne? Es gribu pierādīt arī, ka mūsu tauta nav sliktāka par citām, ka arī mums ir savs varonis. Un kā sauc šo varoni? Lāčausis. Lāčausis? Maz ne pēc varoņa. Izklausās tik mīli. Gribētu tādu sabužināt. Tu tagad nopietni, tu tiešām mani izsmēji. Tas nāk no kādas senas teikas. Nē, tas vārds, kas varāk mīlis. Un kāds tad ir šie varoņa spēks? Milzīgs. Viņš var ar kailām rokām lāci uz pusēm saplēst. Lēst lāci? Saplēst lāci. Saplēst lāci. Lūk, īstais varoņa vārds. Lāčplēsis. Tas patiešām izklausās daudz labāk. Paldies tev, Edi, paldies tev, manu glābē. Man jāiet. Tu tiešām gribi man atstāt tev vienu bez cerībām ar tev vēl parunāt? Vai man stāv uz Daugavā jālec? Nē. Tad tomēr es tev rūpu. Es vienkārši nevēlos pazaudēt labas sarunu pietu mājceļu. Tā, tad jau gan jādodās ir pie miera, lai rīt var būt labs sarunu. Tevi pavadīt? Nē, paldies. Es pat atradīšu ceļus. Līdz rītam, Pumpurakungs. Līdz rītam, Edi, līdz rītam. Tur divi klusu paradīzes rozes aug. Tu jau atkal ej to pašu ceļu. Nē, šoreiz tas ir savādāk. Un Rembetē? Tu zini, ka es tā negribēju. Un Līza? Viņa manis negrib. Šī meitene ir tik trausla. Es viņu turēšu maigi. Viņa man tic. Viņa man iedvesmo. Viņa mani padara labāku. Tu pats sev tici? Kā nekad. Bet tagad iesim. Pavērosim, Salviet. Man jāpārdomā tavi jaunākie varoņi. Sveiks! Nu, priecājos tevi redzēt, draugs. Izcilākais latviešu dzejnieks apciemojas nabaga ausekli, patiesas gods. Nu, nepārspīlē, tu pats savos gados esi tik daudz ko sasniegis. 50 eju. Vai tad esi atnācis atvadīties? Atvadīties? No kā? No manis. Par ko tu runā, mīļais? Nu, man uzteica darbu. Tev? Par ko? Tu esi viens no labākajiem skolotājiem, kādu pazīstu. Jā, bet pārāk liels brīvdomātais mācītāju kungācijas. Arī ar jaunpiebalgas mācītāju tev bija līdzīgs nesaskars. Jā, naudsvārķiem es netīju. Ticības nesēji smieklina šo zemi iekarot, un šīs zemes tautas visus sev par vergiem padarīt, un tad visu Baltijas zemi savā starpā izdalīt. Tas ir viss, kas viņus interesē. Skaisti vārdi, bet neuzkarsti, Andrej. Pats jau arī biju pie vainas. Kā tad? Ko tad tu tādu varēji sadarīt? Lielvārdē teātri gribēja ieriest. Jā, labi mums gāja. Izrādījām vecutelēs, bet laikam nepareizo materiālu izvēlējos. Kungiem neiepatikās. Ko tad tu tādu izrādīji? Tomsona Miku. Dievs! Kam tad tas varēja nepatikt? Kur tu tagad dosies? Nekuras aiz vietas nevar atrast. Došos uz Pēterburgu. Tur mani aicina,
daudz domu biedru ar darbu solīju izlīdzēt. Nebūs žēl Latviju atsāt. Būs jau gan, bet sevišķi jau lielvārdu esmu iemīļojis. Tad, ja es viens palieku, tas to tik ļoti mīlē. Tā viss nesaka. Tas, ka dodos prom, nenozīmē, ka zūd mana mīlestība uz tautu un folkloru. Starp citu, nemirkli neesmu aizmirsis tavu lūgumu un esmu sakrājis krietnu burtnīcu ar lielvārdas teikām un pasakām. Vai patiesi? Nav tādas vecas sieviņas lielvārdē, ko es nebūtu apciemojis un izklaušinājis. Zini, man tava doma tā aizrāva, ka es kaut šādi gribēju tevi atbalstīt. Es tevi nepacietībā gribētu uz tos pierakstus. Ļoti redzēt. Man pašam maz kas pierakstīts. Zinu, bet rakstītam vārdam jau lielāks spēks un noturēt. Es tev vienmēr esmu teicis, tev visas labās domas ir jāpieraksta. Tā tu vari daudz ko pazaudēt. Es esmu pārāk slinks uz pierakstiem. Retu reizi spējas iedvesmas vadīs kaut ko pierakstīt. Jā, daži cietājumi man jau ir. Vismaz. Saproti, tava galva jau tā tik daudz domu un raižu pilna. Tajā burzmā kādu labu domu var pazaudēt. Par mani nebēdā. Peršu svaru no galvas. Jā, to jau zinu, bet tas jau līdz laikam. Jaunāk jau nepaliekam. Ak, Dievs, kas to būtu teicis? Tu runā kā tāds vecs sakāns. Zini, jocīgi, bet un brīžam liekas, ka lielākā mūža daļa jau ir nodzīvota. Muļķības, lielākā daļa mūža tev vēl ir tikai priekšā. Tu savos gados esi tik daudz sasniedz, ka šķietami aizgubultoties. Lai nu tavu vārdu piepildās, bet zini, man tik ļoti negribās braukt prom. Man ir sajūta, ka es šīs zemes vairs neredzēšu. Nerunā niekus. Tu stāvēsi man pie labās rokas, mana darba izdošanas dienā. Tas man būs patiesi gods. Bet tu pārāk daudz runā par lieliem plāniem un pārāk maz dari, lai to sasniegtu. Tu esi uzrakstījis vien dažas rindas melnajā rakstā, bet jau sapņo par izdošanas dienu. Tikai īsts draugs spējīgs patiesību acīs pateikt. Paldies tev par to. Es tiešām esmu lielāks runātājs kā darītājs. Doma skaidrs, zinu, ko gribu pateikt. Vīzijas nien gar acīm. Es tikai nevaru viņas satvert. Brīžiem saprotu, es nesaprotu pats, vai man tiešām tam pietrūkst laika, vai es arī neapzināti atlieku, jo baidos par iznākumu. Zini, man liekas, visi citi tev tic vairāk nekā tu pats sev. Tu tā domā? Es nedomāju, es zinu. Tu esi uzsācis lielu, svētīgu, pat nepieciešamu darbu. Dari! Dari, lai ko tev tas prasītu, lai cik spēka tev tas paņemtu, dari! Paldies tev, draugs! Paldies, draugs, tev par sapurināšanu! Bet tagad iesim! Es gribētu tos pierakstus redzēt! Iesim! Lieliski! Es atnācu, runā, ko gribēju, varēs dodos prom. Nedari to. Kādēļ gan? Tu zini, par ko es? Bet, protams, tu neprot noslēpt. Tevis pašas labāk. Ne tev zināt, kas man ir labs. Ede, kādēļ tu tik asa? Es vēlos tev pasargāt. No kā gan? Tur Lielvārdas krastā ir kāda meitene, tagad zaudējusi prātu, Daugavas krastos klejodama, meklē savu līgavaini. Un kāda man daļa garšo? Un kā tev šķiet, kas ir šis līgavainis? Un pat ja tā, vai tu klāt stāvēji, kur es spriest, varbūt tā meitene pats iedomājas to, kā nemazā nebija. Nu, jā, tā kā tu. Neiedrošinies. Mums, kas ir pa īstam. Pa īstam, Ede.
attopies, atver acis, tu neredzēji, ka viņš tev pievērsās tikai, kad es viņu uzaicināju. Un tikai tad, kad es viņu atraidīju, viņš sāka pievērsties tev, lai mani kaitinātu. Tiešām, nemanīja gan. No manas acis nenolaiž, lai kaut smieku savu pusi paskatītos. Tu gan no mums atskatēji nenolaid visu dziesmu svētku laiku. Solies man mātei pieskatīt, esam to neradu. Melu, man mātev nekad to nelūdz. Tu vienkārši nespēj pieņemt, ka kāds to grib, tā uzmanības nepievērš. Atstājies no viņa, Edi. Tu esi jauna, skaista, talantīga. Atradīsi sev daudz piemērotāku. Baidies vecās meitās palīd. Tavu mākā pat jūs kāds nepieļaut, un to es vajag jālēs tādas viņai prātīgi. Es gan ne, es tev panāku bez vecā gribas. Labi, es tev pastāstīšu ko tādu, ko neesmu teikusi nevienam. Jā, es iemīlēju Andreju no pirmā brīža, kā viņu ieraudzīju, bet Ede, viņš man ir veltījis daudz maiguma pilnu vēsturi. Rakstījis skaistākos dzējoļus un mūžīgu mīlestības vērējis. Un nu to visu ir atstājis citam. Nāc pie prāta. Ede, atstājies no viņa. Tu samies vai palaid vajā. Palaid cerēt, ka Matīs tev ir. Cerēt, ka arī to nespalaids vajā. Savas iedomības vajā. Cik viens vīrs spēj gaidīt? Nezināju, ka mazā trauslaiņa spēj tā dzelt. Nezināju, ka skaistā lepnā līdzi spēj tā zemoties. Es saprotu, kā tu jūties. Kā ir tad, kad visa pasaule smaida un putniņi dzied tikai tev. Bet, Edi, attopies, kamēr nav par vēlu, viņš nedarīs tevi laimīgi. Tu nesaproti, viņš ir dzejnieks. Viņš ir savādāks, viņa sirds ir savādāka. Viņš spēj mīlēt plaši, visu pasauli viņš spēj mīlēt. Latviju. Stāvēt un krist par to. Bet viņš nespēja mīlēt vienu vienīgo. Ede, viņš nedarīs tevi laimīgi. Atstājies no viņa, paklausi mani. Tā domā tu nespēji viņu dabūt, jo viņš grib mani. Vienkārši nespēja paciest zaudējumu, atzīsties tā ir. Ede, skaties, te ir tās vēstules, par ko es runāju. Vēstules, ko viņš man ir rakstījis. Dzējoļi, ko viņš man ir rakstījis. Un mīlestības rindas, kur viņš man mūžīgu mīlestību ir zvērējis. Ņem, nebaidies, lasi. Lasi. Kas ir? Piedāvām ir kļūsi mīļam kā mājas, taču patiesību sakot, tikai tāpēc, ka jūs tur bijāt. Tad es tagad būšu, manas domas kavēsies pie jums un pie piebalgas, kur esmu piedzīvojis tik daudz laimīgu stundu. Mīļā līdzi, dodiet manim savu roku un sirdi. Es jūs vienmēr mīlēšu. Jā. Ko tu tagad teiksi? Ko es teikšu? To, ka tu esi skaudīga vecumēja, kas nav pārliecināta par sevi. Viss tava uzpūsā iedomīgu, liekulīgu un bailes, ka pavisam neviens tā tevi nemīl. Ja tu būtu droši par viņa mīlestību, ja tu būtu droši, viņš man tikai spēlēs, ja tu būtu droši, viņš pat tiešām netaisās man precēt, tu nekad šeit nenāk pazemoties. Nekad. Tu nāc, jo tu baidies. Paskaties uz mani. Paskaties, teiks, es vēlos tev pateikt, ka tieši acīs es Andreju mīlu. Viņš būs mans vīrs, un es viņu nekad nevienai neatdošu. Ne tev, ne kādai citai. Lai kas būtu bijis, viņš tagad mīl mani. Samierinies. Sveika. Tu man piemānīji, ka kā tā varēs tev visu savu sirdi, bet tu... Es vairs nevēlos tevi redzēt. Runā, Ede, kas noticis? Kurš tev ko es uzstāstīs, Ede? Līze, viņa teica, ka jūs... Ede, paklausies, lūdzu, man. Savu pagātni es nespēju mainīt, kāda tā bijusi. Sevi un tagadni es vēlos veidot labāk. Lai kurš tev ko būtu sastāstījis vienu, es tev varu apgalvot, ka divas sievietes vienlaicīgi es neesmu mīlējis, un divām sievietēm vienlaicīgi es neesmu mīlestības vēstules rakstījis. Tiešām? Tiešām, Ede. Tavas šaubas mani dziļi sarūpīja. Andrej, Mana mīļā Ede, mana jaukā meitene. Tu esi man laimas dota. Jā, pašas laimas dota. Tevi vien es vēlos mīlēt, tevi lolot un sargāt. Andrej, kāds varētu tev nomaksāt? Ede, tev man jāpēc.
Bet pat ja visa pasaule man netic, tev man ir jātic, savādāk manai dzīvei nav jēgas. Man mīļa lieta. Vai tu būtu gatava saistīt savu mūžu ar manu necilo personu? Vai tu pieņemtu mani roku un sirdi? Tu vēlies mani precēt? Jā, es vēlos, lai esi mana sieva. Tu, protams, vari apdomāt. Nē, tas ir jā, man nevajag apdomāt, es esmu ar mieru. Tad jau man jādodas pie taviem vecākiem. Jau šokri? Jā, šokri. Labi, jau šokri. Ko tu izdarīji? Kā, ko bildināja meiteni? Kam dēļ? Lai būtu laimīgs. Tiešām. Un viņa? Es tevi nesaprotu. Tu taču zini, ka nespēji mīlēt vienu vienīgo. Tev vajag daudz mīlestības. Tas bija agrāk. Es zvēru. Tagad visi citādāk. Es zvēru. Nezvēru. Tu pats tam tici, vai ne? Un kas ar Līzi? Līzi ir pārāk lepna. Viņa manis negrib. Un tu pats? Spēsi viņu aizmirst? Jā, esmu aizmirsis. Jau visas manas domas tik vien pie mazās jaukās Līzes. Ceru, ka spēsi. Tev vienmēr ir pietiks mīlestības visai plašai pasaulē. Tautai, dzējai. Vai pietiks vienai sievietei? Pietiks, noteikti pietiks. Es tiešām gribu darīt viņu laimīgu. Tiešām! Un mīlestība ar šo sievieti, ne tēvu mantu, kas ļauj tev netraucēt dzējot. Man viņa mantu nevajag. Tad jau labi. Tad nekavējies. Ej runāt ar tēvu. Viņi jau tev gaida. Beidzot iemigri. Tas ir neizturami! Viņš pavisam maz tāds netaustāls, nepacietīgs un necietīgs kā tu pats. Man galva plīst puši, es nespēju pastrādāt. Tas tā nedrīkst vairs turpināties. Ko tu ar to gribi teikt? Tikai to, ka man ir nepieciešams klusums un miers. Man nepietiek piena. Varbūt, ja tu vairāk nopelnītu un es būtu kārtīgāk pāēdis, arī viņš būtu mierīgāks. Ko tu ar to gribi teikt? Vai tad es necenšos tik spēkā? Kā tad? Aiziet no Tomsona un atturēt savu bezjēdzīgo grāmatu bodi. Tur es labāk iedaros. Bet tur neko nenopelnu. Nu tu taču esi tagad ģimenes cilvēks, tēvs. Tu nevari domāt tikai par sevi. Tu tomēr esi egoistiska. Tu zināji, pie kā iznāc par sievu. Tu zināji manas vērtības, manas alkas, manus plānus. Un tagad tu pārmet man to, ka es daru to, kas man sirdī vistuvāk. Tu tomēr esi izlūtināts skuķis, kas ir radusi dzīvot tēva biezajā maizē. Un nu gribu, lai arī es tev kādu lepnu dzīvi nodrošinu. Es neesmu tavs tēvs. Man ir citas vērtības. Žēl, ka starp tām neesam mēs ar dēlu. Piedod, dēde, es pārsteidzos, es tā piedod, atvaru. Es tiešām gribēju tikai pastrādāt pie sava darba. Piedod, tagad viss būs labi. Dēde, es pārsteidzos. Piedod, tagad viss būs labi. Elīze. Ko tu teici? Piedod, es aizdomājos, man Maršala atrakstīja vēstuli, ka māte apslimus, laikam domās vēl kavējies. Nemelo! Tu man reiz solīji, ka nekad man nemelos.
Tik saldā balsīta māsa nekad neuzrunāt. Tu joprojām domā par viņu? Nē, es domāju tikai par tevi. Es zvēru, piedod manu muļķību. Tu domā, ja es neko nesaku, tad neredzi, nejūtu. Domā, ka man nesāp? Par ko tu tagad runā? Par mūsu kāzām. Tās bija nevainojamas. Nevainojams? Visi man brīdināja. Tas kākli. Tas nenormālais lietas pirms došanās uz baznīcu. Galdauts, kas tik neveikli aizdegās, un tad vēl tas paisais pazemojums. Pazemojums? Neizliecies muļķāks nekā tu esi. Tu visu acu priekšā griezies dejās ar to. Es pat viņas vārdu nespēju izrunāt. Tu pati tikko atbildēji visu acu priekšā. Mēs neslapstījāmies pa tumšiem kaktiem. Kā dejojāt? Tā bija kaisla, atdošanās. Tā deja parādīja visu, kā jūs vērāties viens otrā. Un tev bija vienalga, ka tava sieva sēž turpat un tajā visā noskatās. Tev bija vienalga. Tu visu pārspīlē. Tavi nervi pēc radībām ir pārāk uzvilkti. Tie nav nervi, tā ir patiesība. Tu man apprecēji tikai, lai Tad es tevi pazemoju. Un kā bija ar tavu ģimenīti, vai tā nepazemoja arī mani? Kā gan? Attieksmē pret maniem vienīgajiem radītkārzās, pret manu māsu un māti. Es nezināju, ka viņas bija... Nosēdinātas otrā istabā pie saimes galva. Ede, tas nenotiek nejauši. Tava māte jau pati laikam atstat no visiem stāvēja. Rauca degunu, laikam nāks kāzas bija cerēja savu muteklīti. Kas man bija jānoklausās tajā visā? Visiem bija pilns savs piestāsties. Cik netīkam vedeli savu dabūs, tā otra gan jau viņai patiktu labāk. Tev ir iestājies prāta atkumsums. Tieši otrādi. Pār mani ir nāks apgaismība. Es tai rītā pēc kāzām mātei teicu, ka es nebraukšu tev līdz, bet viņa, ko nu vairs ir jau par vēlu. Es paklausīju. Tagad es zinu, kas man jādara. Tu raksti savus lielos darbus. Es ar dēlu braucu uz laukiem. Ede, pagaidi, izrunās! Ede, pagaidi, izrunās! Nu ko? Viss tavu labie nodomu vējā. Es neko neprotu. Man nekas nesanāk. Viss, kam es pieskaros, tiek sagrauts. Es esmu nolādēts. Nē, tu esi egoists, kas mīl tikai sevi un savus gara darbus. Varbūt, ka tev ir taisnība. Ko tu tev ir darījis? Viņi ir prom. Tev rokas brīvas. Tu vari domāt tikai par mani, savu darbu. Nu rakstīt. Nē, tā nevar. Cīnies. Par ko? Par savu ģimeni. Bet kā? Tas tev jāizdomā pašam. Es zinu. Man jāmēs, man jākļūst labākam varonim kā tu. Es atradīšu labu darbu. Es nopelnīšu lielu naudu. Es pierādīšu viņai, ka esmu kas vairāk par peršiņu rakstītāju. Es būšu labs tēvs, es būšu labs vīrs, es būšu... Atkal par daudz runā. Nu dari. Jā, bet no kā lai sāk? Atrod darbu? Bet kur? Te Rīgā viss pieejamais man ir pa prastu. Es tomēr esmu daudz ko sasniedzis. Es nevaru strādāt, tas pagadās. Un ko nu? Pagaidi. Tad liec man mieru. Ej, nāc tikai tad pēc saušu. Man aiziet? Šobrīd jā. Šis būs mans pirmais īstais varonības. Es atradīšu labu darbu. Es pierādīšu, ka varu izdzīvot bez viņas tētiņa atbalsta. Es atgūšu savu ģimeni.
lāpīts, ko es te daru? Bez darba, bez naudas, bez valodas. Tā bija tava izvēle. Man nebija izvēles. Izvēle ir vienmēr. Tikai ne man. Man bija jāvēr no visu. No dzimtenes, no mājām, no ģimenes. Kā vārdā? Vai atrast sevi? Un? Kur es esmu? Nekur nav. Vai tu atkal nerīkojies sautīgi? Sautīgi? Aizbēg no grūtībām. Nevis stājies tām pretī. Ko tu gribēji pierādīt? Tu tieši kā triecies pretī nāvei. Kārtējo reizi pierādīja savu neveiksmnieku dabu. Kad ierados Serbijā, karš jau bija beidzies. Cik banāli! Varbūt, ka tomēr jābūt dzīvē, lai kaut ko sasniegt. Domā, ko gribi. Es neesmu varonis, kā tu teicu jau to kopš pirmās reizes. Vai par Edi domāji? Nu, tieši par Edi domājot, es jau devos svešumā. Cik ilgs laiks pagājis, kopš esi projām? Vai es viņai kaut rindīgas uzrakstīs? Vai viņa maz zina, ka esi dzīvs, kur esi? Nu, ko lai es viņai rakstu? Es nevaru rakstīt, kamēr neesmu savi iekārtojis, kamēr man nav ko teikt. Cik ilgi jau esi projām? Drīz būs 4 mēneši. Un visu šo laiku viņa bērni dzīvo savu tēvu mājās. Kā dzīvu vīru atraita, uz kuru visi, ja ne ar pirkstiem rāda, tad negānas domas jau gan raida viņas virzienā. Nekas tā ir labāk. Viņa ir stipra. Izturēs. Ne tāda kā es. Uzrakst viņai. Nu, ko lai es viņai rakstu? Nu, ka esi dzīvs, ka esi karavīrs, ka neesi aizmirsti viņiem. Kā atgriezīsies? Tu mūždien mani māci. Atradies pareizais, es vienmēr palieku tas nelga. Tā, darīts. Var nest uz pastu. Esi apmierināts. Vai tad manis pēc to darīt? Nē, es viens uzrakstīt, lai atsūt naudu. Tu! Kā tev nav kauna? Par ko tu mani tu? Par vāju cilvēku. Jā vai nē? Nu, ko man darīt? Man arī ēst gribas. Tu jau tāpat neko nedari. Cauriem vakariem staigā apkārt pa ciemu. Serbiem ir tik skaistas dziesmas, tas skan tik... Klausies dziesmas. Krieviem ir tik brīnišķīgs teikas. Kopš ielauzos Krievu mēlē, tas mielo manu visu. Tu klausies svešas dziesmas. Tu klausies svešus stāstus. Savējos es aizmirsis. Nē, esmu aizmirsis. Tieši te svešumā tie uzjumdi mani atkal un atkal klausoties savējos, es aizvien vairāk domāju par... Tad ko tu gaudies? Dari! Tev taisnība. Jāsāk beidzot strādāt pie epa, varbūt ātrāk uzrakstīšu, ātrāk būs no tevis mieru. Tu solīji uz dziesmas svētkiem. Es neteicu uz kuriem. Lai nu būtu. Ķeries klāt. Te ir klusums un miers. Nekas netraucē.
Sieva nelamājās, bērns nerāda. Nav politisku sapulču, nav saviesīgu vakaru. Atliek viņu ņemt un darīt. Un darīšu. Un kā darīšu, tikai man nav pierakstu te. Visi palika Rīgā. Jau tāpat to nebija galva. Bet tic, ka viss dzīvo tavā galvā. Atliek viņu ņemt un pierakstīt. Bet kā lai es izdomāju vārdus? No galvas, bez pamata? Bet kā tu man izdomā? No teiks par tevi. No tēvoču mājām. Es zinu. Es izmantošu sev mīļās vietas. Aizkraukli, lielvārdi, kangaru kalnus, koknesi. Tie visi atdzīvosies manā sacerējumā. Te būs manas neaizsniegtā spīdaliņa un laimes dotā līgaviņa. Te būs viss, kas ir svarīgs man un svarīgs manai tautai. Bet kā lai sāk? Laikam sākšu ar Dievu sapulci, tā jau man sen ir uzrakstīta. Galvenais, ka zinu, ka tas būs pirmais dziedājums. Jāķerās klāt otrajam, tad rodās sajūta, ka darbi uz priekšu iet. Klausies. Sensenos laikos Baltijas zemē, kur teka Daugava līčotiem krastiem, kur miežu līdumi liesmoti dega, dzīvoja laimīga latviešu tauta. Skan labi. Turpini. Raksti. Raksti. Un ilgi tu tā sēdēs? Sen nav bijušas vēstules. Un tu joprojām gāji? Es nezinu. Es gan zinu. Es redzēju, ka ir pazudušas visas tavas otras lietas. Tās, kuras tev ir visdārgākās. Es tikai gribēju... Jā, es zinu, tu gribēji, lai tikai viņam būtu labi. Bet kādu viņš padomā par tevi? Nu, māt, viņš nav slikts cilvēks, viņš ir tikai nomaldījies dzejnieks, kas meklē sevi. Es saprotu, viņu grib attaisnot. Manās acīs tu viņu neattaisno. Un ja tēvs zinātu. Tu taču neteiksi. Nāc, tik samierīgi. Mamma, es tev samierīgi, tā kā agrāk. Atceries bērnībā, tagad aizķēries aiz tās saknes mežā un sāsikļu briesmīgi stāvi. Es vēlētos būt atkal tava mazā meitene, laikā, kad tu mani lutināji, un pēc lepojās. Jā, bet tagad tu esi, tu tagad pati esi vānte. Salmu atraidi, es esmu, Lūkas es esmu. Nu, ko tu tagad runā? Visi tā runā, tu domā, es nezinu, acīs smaid, bet aiz muguras sačuks, dzīvi bija ir atraidi. Cik laimīgi aizbrauc no Jaunpaigalēm, tik nožēlēm atgriezās. Nu, nevajag tā runāt. Varbūt tādēļ, ka viņi staro no laimes klausoties par manām likstām, nolādē kā vecava. Mierīgi, viss būs labi. Jā, vai nav vienalga? Bet es nepadošos, es nepazudīšu. Es nekļūšu tāda kā tā lielvārdē, ne mūžam. Lai kas būtu bijis, es esmu daudzsološā dzejnieka sieva. Es un neviena cita. Un es esmu dzemdējis viņa dēlu. Pie manis atrodas visi viņa rokraksti. Es esmu Ede Pumpura, un nekas šajā pasaulē te nevar mainīt. Meita, es pārāk satraukta. Nāc apsēdies, es tev atnesīšu ūdeni. Es tikai nogurusies. Tikai nogurusies. Vienalga man. Es zinu viens savu dzīvi, kas uzticīgi mīlē mani. Lai citi zaimo, tas man laimo. Vienalga man. Tu? Kādēļ skaties mani kā rēdā? Vai tad tu tas nesi? Nē,
Es Andrejs. Es esmu Masīts. Kādēļ atnāci? Jo šeit ir mana ģimene. Tavam dēlam ir 4 gadi. Viņš tevis nepazīst. Tad iepazīst, tagad viss būs savādāk. Kas būs savādāk? Viss ir beidzies, sagrauts, nekā vairs nav. Tu visu izbojāji savām baltajām, maigajām rokām. Tu aizbrauc nepateici, nedevis ziņu par sevi, kamēr es ar dēlu dzīvoju kā tāda pamesta brūte. Neziņa un pazemams pie mana ģimene šos 4 gadus. Man bija jāizvarās, man bija jāatrod sevi, man bija jākļūst tevis cienīgam. Un? Vai kļuvi? To pasaki man tu. Man tagad ir labs darbs, stabils atalgojums. Es esmu daudz strādājis pie lāčplēša. Tiešām? Līdz šim brīdim tu tikai par to runāji. Varbūt, bet svešums mani dzina uz priekšu. Ilgas pēc tevis, pēc mājām, tas lika rakstīt par to, kas man ir tik tuvs. Ej prom. Neatstum klaido, dod viņam mājas siltumu. Ļauj man pierādīt, ka es neesmu slikts cilvēks. Es zinu, ka neesi. Zinu, ka sirdies ir mazs, naivis bērns, kas pats jau cieši līdz savām pasakām. Tas bija, jā? Man vajag apdomāt. Ja vien man ir cerība, es braucu uz Rīgu, iekārt tur dzīvot. Tu jau brauc prom? Baidos, ka tavs tēvs nepriecāsies man redzīt. Varbūt tieši otrādi. Varbūt tava uniforma liks noticēt, kad esi mainījies. Tā piestāv, ne? Es vairs neizskatos tik nožēlojami kā dzēniņš netuvi. Toties iedomība tā nogājusi maziņā. Tad tu pieņem man atpakaļ. Ko tu iedomājies no sevis? Ko tu ar mani dari? Tu iedomājies, ka tu drīksti viss tev tiks piedots? Atliek tikai samiekt savas nodevīgās zilās acis. Neliec. Mana mīļā ir mana laimes duktā, mana vienīgā. Paņemsim dēlu un iesim pastaigāties pa vecpiebalgu. Tagad? Un noteikti noiesim gar skolu. Jā, tev tas ir tik svarīgi. Tas ir svarīgi mums. Tad dosimies, jā. Manuprāt, tavs darbs par vēlu izdots, jo šodienas mīts kā pasaules izpratne vairs nav tautā dzīve. Hendrik, es tomēr uzskatu, ka eposa atspoguļotam mītiskajam pasaules uzskatam nav jābūt dzīvam tautā, bet gan tās garīgajā mantojumā, folklorā. Tu sevi novērtē par zemu. Es jau to teicu izskaidrošanās vakarā. Lāčplējs ir tauts eps. Kā tad īsti ir par agru vai par vēlu vai vispār nevienam nevajadzīgi? To tev pateiks, kam to radīt. Tauta. Tu domā, viņi sapratīs? Nu, ja ne tagad, tad pēc 50, 100 gadiem. To nu gan es nepiedzīvoju. Kamēr to lasīs, tikmēr tu dzīvosi? 7 gadus. Indriķi, 7 gadus es nepublicēju nevienu dzejolu, lai lieki neatņemtu spēkus Lāčplēša radīšanai. Un kam tas viss ir vajadzīgs? Kam? Nākotnē. Mums, mazai tautai, par savu brīvestību vēl bieži būs jācīnās. Un tad savus varonis nodarēs garstiprināšanā. Tur vairs nav tā, ko es gribēju pateikt. Kā tāds gļēvulis, es pusi vārdu pats izmetu ārā, pusi cenzūru uzskatīju par kaitnieciskiem. Tur vairs nav galvenā, ko es gribēju pateikt. Vai tad tu šo visu iz savas galvas nesarakstīji? Vai tad tik grindiņa nedzīvo tevī? Un kāda? Ka bija kratīšana tai aizupa pulciņa lietā. Taču policija atņēma man visus pierakstus. Par kādu teiksmainu varoni bija uz burtnīciņas rakstīts. Taču nē, aizstiepa kā tādus pretvalstiskus rakstus. Un ko tu? Uzrakstīju visu no jauna. Tad sēdies un dari to tagad atkal. Tagad? Visu no jauna? Nē, tikai to, kas zudis. Lūk, šis ir mans eksemplārs. Salabotu.
taisnība. Es varu to salabot un atjaunot. Es lepojos ar tevi. Tas nevienam nepatīk. Nav nozīmes, kā ir tagad. Svarīgi, kā būs pēc gadiem. Bet man gribās piedzīvot to sajūtu, ka esi uzrakstījis, ko ievēroju. Man gribās piedzīvot sajūtu, jā, man gribās piedzīvot sajūtu, ka mani atbrīvo. Tad tu neko neesi mācījies. Par ko? Par varoņiem. Viņi nesaņems samaksu par saviem varoņu darbiem. Vismaz uzreiz nē. Viņi darbus novērtē tikai pēc krietna laika. Tikai tad saprot to jēgu. Tad man gaidīt? Tas bieži notiek pēc varoņu nāves. Cik uzmundrinoši. Tad ko man darīt? Turpini, raksti un iemiņot dziļāk spēti savas tautas daļradē. Ja kas piemirsies, es būšu līdzīgi. Nu, pēc kā šitas izklausās? Pēc tām 6 rindām izklausās tik vāji. Kā nu bija? Un ar reizi nāks tas brīdis. Kad viņš savu naidnieku. Vienu pašu lejā grūdis. Vienu pašu lejā grūdis. Noslīcinās atvarā. Tāds zels, tautai jauni laiki. Tad būs viņa svavala. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu naidnieku vienu pašu lejā grūdis noslīcinās atvarā. Tad zels tautai jauni laiki. Tad būs viņa svabada. Hindriķi, es atceros. Es visu atceros. Katru vārdu, katru zildu, katru burtu. Jūs? Kādēļ triecāties uz Rīgu to gabalu? Lai satiktu labu draugu? Et kā citu darbu nebūtu darāmi. Vakarbiedrības nāve ir pumpura vakars. Tā? Jā, tev par godu un par labumu cilvēki bija sapulcējušies Latvijas biedrības namā. Tavi draugi vāc līdzekļus ārstēšanai. Ārsti jau var saka, ar mani iet uz labo pusi. Vēl tikai mazliet jāpaciešās. Nevar sagaidīt, kad varēšu ieelpot ļaus, maržu, noiet gar galvu, viss tagad vecās. Taps. Jā, vecpiebalgā tagad tik skaisti. Vecpiebalgā. Tur arī gribētu aizbraukt. Tik daudz laimes mirkļu piedzīvots. Cilvēki gatavojos līgo. Viss apkārt skan līgo dziesmas. Līgo. Nezinu, vai es kādreiz tā līgo. Nu, ko mums skaties tajā pagātnē kā tāds mirējs? Matīs, labāk pasāc, kā mums atklāja. Man jau ļoti patika. Kors dzirdēt tik skaisti, sen nebija dzirdējis kora dziesmas. Visiem ļoti patika. Cilvēki negribēja doties mājās, vēl palika ilgi, līdz pat pusnaktī cilvēki kavējās. Jā, un kors dzirdēt tavas dziesmas. Vīru kors izpildīja mana tēvija, un kuraug mana līgaviņa. Tas bija neaprakstām, tikai tevis pietrūka.
Tiešām. Un tad Duburs dekumēja dzējoļus Hīnekaps, Klusums, Nāvējš. Daži pat bija sagatavojuši referātus par tavu daļradi un darbiem. Jā, un Matīs lasīja referātu par pumpuru dzēniecības uzsākumu Piebalgas apgabalā. To gan es gribētu redzēt. Es tev atradīšu. Es tev noteikti atradīšu. Un tad Duburs tavus dzējoļus turpināja arī vēl lasīt. Un par Lačplēsi. Vai ko runāja arī par Lačplēsi? Jā, par Lačplēsi arī. Protams, par Lačplēsi arī. Vai Kādu labu vārdu teica? Tikai to pašu labāko. Runāja par to, ka tas tavs mūža darbs, ka tas tik nozīmīgs mūsu Latviju tautai. Visu tik to labāko. Un pats galvenais, tu esi tas Lačplēsis Latviju tautai. Tu esi tas, kas deva Latviju tautai šo ticību. Tas ir tas svarīgākais, ko es tev gribēju pateikt. Ja nu mēs vairs nesatiekamies. Nerunā par to. Saziedojām daudz līdzekļu. Tagad tu varēsi droši ārstēties. Tev tikai jāārstējas. Tad, ja man būs jāpateicās. To jau tu paspēsi. Tikai labi tu saki, jā. Lačplēsis izdots pirms 14 gadiem 2000 eksemplārus. Un aizvien nav izpirkts. Tauta tiešām mani mīl. Andrej, tauta vēl nesaprot. Viņai jāizglītojas. Vajadzīgs laiks. Tu nesaproti. Man nav vairs laika. Andrej, nomierinies, neuztraucies. Tu tagad nedrīkst. Ziniet, varbūt mums labāk jāiet. Andrejam jāatkrājas spēki. Tu jau atkal mani atstāji. Es nekad tev neesmu piederējusi. Kādēļ tu melo? Tu vienmēr esi piederējusi tikai man. Vismaz tava sirds. Atzīsti to tagad, kad viss ir beidzies. Vai tu vari to atzīt? Es esmu saglabājusi visas tavas vēstules. Visas. Joprojām mana Līza. Tu jau aizēji? Man gribas mieru. Bet es? Tev manis vairs nevajag. Bet ja nu līdz ar tevi zudīšu arī es? Tad visa mana dzīve ir bijusi bezjēdzīga. Tu esi pārāk jauns, lai mirtu. Cīnies! Atceries, kad mēs pirmo reizi tikāmies, tu teici, ka tava dzīvība ir manas rokās. Tagad viss ir otrādi. Ja dzīvosi tu, dzīvošu arī es. Grūts uzdevums. Tas nekas. Tu esi varonis. Nē, tu esi varonis. Ar Dievu, mans draugs. Šo domāja, to domāja. Sveši ļaudis daudz domāja. Ko domāja sveši ļaudis, to tu līdzi nedomā. Tev jādomā, laiks atnāks, kur ik katrs domāt sāks. Šo runāja, to runāja, sveši ļaudis daudz runāja. Ko runāja sveši ļaudis, to tu līdz nerunā. Tev jārunā. Visi cieši, lai arī līdzi spriež. Šo darīja, to darīja, sveši ļaudis daudz darīja. Ko darīja sveši ļaudis, to tu līdzi nedari. Tev jādara tautas dēļ, lai var koši uzzelt vēl. Šo dziedāja, to dziedāja. Sveši ļaudis daudz dziedāja. Ko dziedāja sveši ļaudis, to tu līdz nedziedi. Tev jādzied tauta zied, ja tā tēvu dziesmu dzied.